Tad šodienas sesija ir veltīta tam, lai atbildētu uz jebkura veida jautājumiem par būvniecības informācijas modelēšanu. Šobrīd es esmu saņēmis jau vairākus jautājumus pirms šī pasākuma, ar kuriem es tad sākšu, bet tie, kas ir pieslēgušies laivā šobrīd, jums ir iespēja uzdot arī savus jautājumus. Rakstiet lūdzu tos iekšā čatā, un tad es iešu pēc kārtas viņiem cauri un skatīšos un arī atbildēšu uz šiem jautājumiem. Un tad, kā es minēju, es sākšu ar tie jautājumi, kas jau ir sākumā parādījušies. Es, protams, atbildu no sava, izsaku savu personīgo viedokli. Tas nenozīmē, ka tas ir vispareizākais viedoklis, bet ceru, ka informācija, ko es sniedzu, jums noderēs. Es arī atgādinu, ka es neesmu saistīts ne ar vienu programmatūru izplatītāju, līdz ar to mans viedoklis ir pēc iespējas neitrālāks un saistīts tieši ar manu pieredzi dalībā vairāk kā 100 dažādos BIM projektos, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, Lielbritānijā, Emirātos un citur. Okay, pirmais jautājums, pirmie daži jautājumi ir, kādas BIM programmatūras Latvijā pamatā lieto un kuras no tām izmanto kādās specifiskās būvniecības nozarēs. Tātad galvenokārt var izdalīt programmas autorīkos, tās ir programmatūras, kur tiek radīta informācija, radīta modeļi, un pēc tam ir dažādi veidi programmatūras, ar kurām var apstrādāt informāciju. Vai tas būtu glabāt informāciju, vai, piemēram, iegūt apjomus no modeļiem, vai citu veidu programmatūras. Ja mēs skatāmies uz autorīkiem, tad parasti tas ir saistīts ar dažādām disciplīnām, tātad arhitektūra, būvkonstrukcijas un tam līdzīgi. Ja mēs skatāmies Latvijā, tātad arhitektūrā pārsvarā izmanto Revit vai Arhicad, es teiktu aptuveni 50-50, vai varbūt pat Arhicad izmanto vairāk. Tālāk būvkonstrukcijas visbiežāk izmanto Tekla un dažreiz arī Revit Latvijā. Un inženiertīkli tur ir bišķīt raibāk. Tur izmanto gan Revit, gan Revit pluginus, piemēram, MagicCAD for Revit. Dažreiz izmanto arī pluginu MagicCAD for AutoCAD. Un tad ir arī citi rīki, varbūt priekš elektriķiem, DDS CAD un CADmatic, kurus šad un tad izmanto speciālisti Latvijā. Un, ja mēs runājam par ārēju infrastruktūru, tad ceļi, ārējie tīkli visbiežāk tiek veidoti Civil 3D vai arī Revit programmatūrā. Ja tie būs tilti vai tāda veida infrastruktūra, parasti tie būs veidot Teklā vai arī Revitā. Un tad ir tie rīki, kas ir specifiskāki, tātad, piemēram, vienotās datu vides vai dažādi koordinēšanas rīki. Tur ir ļoti daudz un dažādi tie rīki, ir simtiem dažādi, arī Latvijā simtiem, ko pielieto dažādās jomās, vienotās datu vides. Arī tagad būs no manas puses video par vienotajām datu vidēm, kuras ir populārākās Latvijā, piemēram, Trimble Connect, Dalux vai citas. Un tad ir šie koordinēšanas rīki, kā BIMCollab, Zooms, Solibri vai Navisworks. Tur tas rīku apjoms ir tiešām liels un katram ir kaut kāda savu plusu un mīnusi. Un tad kurus rīkus, tad to es jau atbildēju, kurus rīkus izmanto kurās nozarēs. Ok, ejam tālāk. Nākamais jautājums ir par to, kurās darba vietās gaida BIM speciālistus. Šobrīd, ņemot vairāk no šī gada, BIM ir obligāta prasība publiskajos iepirkumos 3. kategorijas būvē, un tad pieprasījums par BIM speciālistiem ar vienu pieaug. Šobrīd es nesen veicu aptauju LinkedInā, kur es uzdevu jautājumu, ja tu esi BIM koordinators vai BIM vadītājs, kurā pusē tu strādā? Vai tu strādā arhitektūras birojā pie būvnieka, vai arī pie pasūtītāja, vai arī tu strādā atsevišķā uzņēmumā, kas nodarbojas ar BIM, vai arī tu vienkārši freelanco. 70% atbildēja, ka viņi strādā pie arhitektiem, būvniekiem vai attīstītājiem. Un tāda pati situācija arī Latvijā ir, kad galvenokārt šie speciālisti strādā šajos uzņēmumos. Principā pie lieliem būvniekiem gan lielākai daļai ir savu štata vieta attiecībā uz BIM koordinātoru vai BIM vadītāju, kā kurš viņu nosauc. Līdzīgi šobrīd arī lielākajos arhitektu birojos arvien biežāk parādās specifiski speciālisti, kas strādā tieši saistībā ar BIM jautājumiem. Līdzīgi arī tieši tāpat ir ar attīstītājiem. Tie uzdevumi viennozīmīgi ļoti atšķirās, ko šie speciālisti veic. Varbūt arhitektūras uzņēmumā
tie būs saistīti ar kaut kādu veidu palīdzēšanu kaut vai rasēm noformēšanā vai modeļu izveidē, bet tikpat labi tie var būt arī specifiski uzdevumi, kā veikt kaut kādu ģeneratīvo dizainu, izstrādāt dažādus algoritmus un tam līdzīgi. Tā kā nav tāda skaidra definīcija, piemēram, ko nozīmē BIM koordinātājs, BIM vadītājs katrā uzņēmumā, tas var atšķirties, un tie uzdevumi arī ir pietiekoši atšķirīgi. Tā, es iešu tālāk. Lūdzu, nekautrējieties, uzdodiet savus jautājumus čatā, kas ir jums par BIM, jebkurš jautājums, droši rakstiet. Es tikmēr turpinu tie jautājumi, kas bija iesūtīti pirms tam. Tālāk, nākamais jautājums ir, vai iesniedzot projektu BIM, lai saņemtu trešo pušu skaņojumu būvēja, likums nosaka kādu noteiktu laiku, kad trešajai pusē ir jāveic saskaņojums, vai tas jāatsaka? Kas notiek, ja nepiekrīt? Kā to risināt? Es gribu vērst uzmanību, ka šobrīd BIM nav sasaistīts ar pašu projekta skaņošanu būvvaldē, un būvvaldes viņam nav obligāti jāizmanto BIM, lai pieņemtu lēmumu, vai apstiprināt vai neapstiprināt projektu. Un vienīgā prasība, kas šobrīd attiecas uz BIM, ir, ka BIM ir jāielādē visā iekšā pēc projektēšanas pabeigšanas, un arī tur ir dažādas nianses un problēmas, kuras šobrīd nav vēl atrisinātas, bet tā ir tā kā vienīgā prasība. Līdz ar to šobrīd, attiecībā uz trešo puses skaņojumiem, BIM nekādā veidā nav prasīts obligāti, un arī būvvaldes nekādā veidā šo BIM neizmanto, un nav šobrīd arī gatavs visdrīzāk izmantot BIM lēmumu pieņemšanā. Tas nenozīmē, ka tas nemainīsies. Šobrīd ir arī, ja nemaldos, Igauni ļoti aktīvi popularizē tieši BIM izmantošanu būvvaldēs, un uz BIM balstītu šo būvatļauju izsniegšanu. Es domāju, ka nepaies pārāk ilgs laiks, kad arī Latvijā kaut kas līdzīgs varbūt tiks ieviests. Tā redz, ka parādās jau Zoomā jautājumi. Ļoti labi, droši rakstiet. Es iešu tikmēr tālāk. Nākamais jautājums ir par to, kāda ir pieredze dažādiem oriģinālu failiem un formātiem. Piemēram, pasūtītājs pieprasa gan oriģinālu failu, gan IVC formātu. Minimālais sastāvs ir izstrādāts Arhikadā, bet pilnais sastāvs plānots izstrādāts Revitā. Problēma, eksportējot failus, informācija nobrūk, un modeļi oriģināla programmās ir jāatjauno un jāpapildina. Vai ir ieteikumi padomi pasūtītājiem šajā situācijā un vai prasība izvirzīšanā? Pirmkārt, tā ir normāla un, manuprāt, pat ļoti svarīga prasība, kad BIM projektos pasūtītājs pieprasa gan oriģinālu formātu, gan arī IVC formātu. Tāpēc, kad bieži vien no oriģināla formāta varbūt var iegūt kaut kādu papildus informāciju, vai arī, protams, izmantot to formātu, lai kaut kādā veidā rediģētu modeļus. Ir pietiekoši bijuši diezgan daudz strīdu šajā jautājumā, kad nav pieejami šie oriģināli formāti, un pat ja tas ir skaidri kā paprasīts, arī dažreiz, piemēram, projektētāji autori pretojās tam, kad iesniedz šos oriģinālu failus. Attiecībā uz to, ja minimālais sastāvs vai jebkura cita daļa ir izstrādāta citā programmatūrā un pēc tam ir jātaisa jaunā rīkā, tā tas var būt, un tas nenozīmē, ka, piemēram, to informāciju, kas bija izstrādāta Arhikadā, nevar izmantot Revitā kā bāzi, piemēram, lai uzmodelētu esošo apjomu. Bet, protams, tas būs dubults darbs, un tad būs vēlreiz jāuzmodelē. Bet jāsaprot arī, ka autoru modeļi bieži vien ir ļoti specifiski izstrādāti, respektīvi viņi ir kā autora darbs. Tas nozīmē, ka pat ja jums būtu pieejams minimālais sastāvs Revitā un būtu jāizstrādā pēc tam pilnais būvprojekts arī Revitā, tas nenozīmē, ka jūs varēsiet paņemt to Revit failu un izmantot, jo ir vismaz 3 vai 4 dažādi veidi, kā var uzmodelēt objektus. Ja, ir veidi, kā, piemēram, vispār sasaistīt tos objektus savā starpā modelī, un bieži vien tas nav tas kā jūs ieredzat strādāt. Tā kā mūsu izpratnē, piemēram, ja mums nepieciešams ir pārņemt modeļu izstrādi kādā stadijā, piemēram, būvdarba laikā, mēs vienmēr rēķināsimies ar to, ka mēs izstrādāsim to modeli no nulles,
jāņemot par pamatu to, kas ir pieejams, jo visbiežāk tā rediģēšana modeļu vai pielāgošana tam, lai viņš strādā tā kā man ir ērti, prasa daudz vairāk laika nekā uztaisīt modeli no nulles. Līdz ar to par to pasūtītājiem nevajag, manuprāt, pārāk uztraukties. Situācijās, ja būs tiešām jāturpina tie modeļi attīstīt, vienalga, vai tas ir garantijas laikā, tad ir jārēķinās, ka tie modeļi iespējams būs jāpārtais. Bet tas nenozīmē, ka vienmēr jāpārtais ir pilnīgi viss iespējams. Mēs varam runāt par kaut kādām zonām vai tam līdzīgi. Bet tā jau ir katra projekta specifika. Tā, iešu tālāk, atgādinu, droši rakstiet savus jautājumus Zoomā. Tā, nākamais jautājums. Citās prezentācijās no jums tika norādīts, ka būtu ieteicams modelēt arī ārtelpu, labiekārtojums, tīklu un tam līdzīgi. Cik bieži pasūtītāji izvirza šādu prasību, kāda ir pieredze novērojumi, kāda ir ieteikuma padome par ārtelpas modelēšanu 3D, vai ir informācija pieredze, cik šāda modelēšana sadārdzina vai palielina 3D modelēšanas un projektēšanas izmaksas. Pēc kārtas, tātad pasūtītāji, šobrīd publiskie pasūtītāji diezgan bieži prasa modelēt šos ārtelpu, ģenplāns, teritorijas sadaļu, labiekārtojums un arī ārēji inženiertīkli. Par manu pieredzi, manuprāt, šobrīd visvērtīgākā lieta, ko var dabūt no teritorijas modeļiem, ir tieši šī vizuāla risinājuma izvērtēšana. Respektīvi, ka jums ir iespēja modeli pagrozīt, paskatīties, kā izskatās labiekārtojuma izvietojums, vai paredzētie projektu risinājumi ir loģiski, kā tie savietojas varbūt ar apkārtējām ēkām vai kaut kādiem citiem elementiem dabā. No šāda skatu punkta, manuprāt, ir diezgan liela vērtība. Savukārt, ja mēs skatāmies tālāk, tad, piemēram, par apjomu iegūšanu, tur jau sāk šis, vismaz mans domas par šo dalās. Mums bija vairāk projektu, kur ļoti prasīts ir šos ārējos tīklus modelēt, bet tā realitāte tāda, ka tie ārējie tīkli nekad neatspoguļos to, kā ir izbūvēts dabā. Tā skaitā arī, piemēram, būvapjomu kļūdas, kas varbūt tiek pieļautas ar ārējiem tīkliem, ir krietni mazāks nekā tās ir ar elementiem, kas ir ēkās. Līdz ar to tā milzīga vērtība no ārējo tīklu modelēšanas var arī nebūt, bet ir jāskatās katra projekta specifika. Ja mēs zinām, ka ir kaut kādi ierobežojumi vai kaut kādas specifiskas lietas, kas var maksāt ļoti dārgi būvniecības procesā un būtu vēlams tās pārbaudīt, cik ir iespējams simulēt tātad projektēšanas procesā, tad iespējams no tā var būt arī jēga. Piemēram, tos pašus arī ārējo tīklus, ja viņus uzmodelē un pēc tam, piemēram, atsedz dabā šīs kaut kādas tranšejas, ir iespējams veikt skenēšanu un uzreiz ļoti ātri salīdzināt situāciju, to, kas ir dabā un to, kas ir modeļos. Ja? Un iespējams tajā brīdī var atrast kaut kādas problēmas, kuras var laicīgi novērst. Man ieteikumi ir nelielos projektos vai tur, kur nav augsta sarežģītība, prasīt visdrīzāk šo teritorijas modelēšanu, lai ir iespējams paskatīties, kā tas izskatās. Varbūt arī tas nevienmēr ir vajadzīgs, bet arī savai privātmājai tie uzdevumu bruģētājiem ar 3D modeļu palīdzību, kuras izmanto iespēju ļoti precīzi parādīt, kādām ir jābūt augstuma atzīmēm noteiktās vietās un izskaidrot, kā es gribu, lai veidojas šie slīpumi. Un tie bruģētāji, viņi ļoti labi saprata to uzdevumu un ir izdarīja ar pirmo reizi, teiksim tā, tas, kas no viņiem bija prasīts. Un vai ir pieredze, cik šāda modelēšana sadārdzina vai palielina projektēšanas izmaksas? Šobrīd ir vairāk projektu, kur pasūtītājiem patīk izmantot šīs valsts nekustamā īpašuma BIM prasības. Un, ja jūs tās piemērojat pilnā apmērā šiem ārējo tīklu modeļiem, tad tas viennozīmīgi ļoti būtiski sadārdzina, jo pievienot visu, pirmkārt uzmodelēt, otrkārt pievienot tos atribūtus, un bieži ir kaut kādas problēmas, kas ir jārisina, tas būtiski palielina darbietilpību un līdz ar to palielina izmaksas. Bet
Manā ieskatā tas sadārdzinājums neatver, teiksim, no tā nav tik liels iegūms. Līdz ar to šajās pozīcijās nevar 100% pateikt, kad no tā būs jēga. Bet tas, teiksim, mēs runājam par projektēšanas fāzi, iespējams, būvdarba fāzē varētu būt jau citādāk. Un tur varbūt ir kaut kāda vēl papildus vērtība, kāpēc ir jēga uztaisīt tos izpildu modeļus, kurus īstenībā diezgan veiksmīgi var tāpēc, kad ārējos tīklus, piemēram, pēc noklusējuma ir nepieciešams veikt izpildu mērījumus, un pēc tam tos var pārvērst par diezgan precīziem modeļiem. Ja tas ir tiešām vajadzīgs, to var izdarīt, bet projektēšanas fāzē jāskatās. Tā, iesim tālāk uz nākamo jautājumu. Atgādinu arī, ka droši rakstiet, ja jūs gribat vēl kāds precizējums dzirdēt par šiem jautājumiem, ja citiem rakstiet čatā. Redzu, ka diezgan daudz ir cilvēki pieslēgušies, tā kā droši uzdodiet savus jautājumus. Tad nākamais jautājums ir, vai jautājumi, ko saņēma no konkrēta cilvēka, ir tātad, vai ir domāts par vienotu standartu ieviešanu projektu dokumentācijā. Šis jautājums laikam nav specifiski saistīts ar BIM. Saprotu, tur gan Arhitektu savienība, gan citas organizācijas ir strādājušas šajā jomā, bet es šo jautājumu nevarēšu komentēt detalizēti. Attiecībā uz BIM šobrīd ir noslēgusies publiskā apspriešana pasūtītā informācija prasību standartam, kurš tuvākajā laikā domājams, ka tiks publicēts, bet tas ir tāds tieši specifisks standarts priekš pasūtītājiem, lai pasūtītu BIM projektēšanas darbiem, bet tas nav gluži saistīts ar, tur nav nekas ietverts iekšā par projekta dokumentācijas noformēšanu. Tāpat arī otrais jautājums, vai ir domāts par 3D standartu mērnieku sagatavotos plānos. Par šādu informāciju informācija par šo man arī īsti nav. Šajās pasūtītāju BIM prasībās par noteiktām prasībām mērniekiem arī nav nekas runāts. Es zinu, ka valstnieks un īpašumu, piemēram, dažreiz pieprasa šo 3D uzmērīšanu, tad ir specifiskas prasības, bet tās attiecās uz 3D uzmērīšanu, nevis varbūt uz topogrāfiem un tam līdzīgiem materiāliem. Savukārt tas, ko mēs redzam savos projektos, ka bieži, teiksim, ja būvniecības laikā jums ir jāizmanto šī izpildu informācija, tad parasti ir nepieciešams izstrādāt kaut kādas vadlīnijas mērniekiem, lai pēc tam tos datus var izmantot, piemēram, lai salīmētu kopā šos 2D uzmērījumus ar 3D modeļiem, un lai tas notiktu uzreiz un, piemēram, automātiski. Pirms Rail Baltica projektos tur bija vēl specifiskāk, kur bija nepieciešami konkrētas lietas, kaut kādas specifiskas tabulas, kas bija jāsniedz mērniekiem, kuras pēc tam izmantoja tātad šo modeļu izveidē un arī pārbaudēs atbilstībai, piemēram, vai cik tas modelis sakrīt ar to, kas bija projektā modelēts. Un trešais jautājums ir, kā modeli importē DGN, DVG failu datus, topogrāfijas izpildmērījumus, kuri līdz šim tiek sagatavot 2D formā. Vienalga, vai tie ir 2D vai 3D DVG faili, tādos rīkos kā Revit, viņus var diezgan vienkārši importēt. Ja koordinātu sistēmas sakrīt starp Revit un DVG, tad tam DVG ir jāieliec iekšā uzreiz pareizajā vietā. Šobrīd ar vien vairāk projektos tiek prasīts šīs izmantot, piemēram, nacionālo koordinātu sistēmu, līdz ar to tas šo procesu uzlabo. Un nekā specifiski nav nepieciešams sagatavot, ja koordinātēs ir. Savukārt pēc tam, ja nepieciešams ir pārvērst šos 2D materiālus 3D veidā, tad ir arī dažādas metodas, ko izmanto Revit gadījumā šie topo solids, kur arī izmantojot datus, kas ir iekšā pašā šajā 2D uzmērījumā, šo Z koordinātu ir iespējams automātiski ģenerēt šīs virsmas. Bet tad būs kā viena materiāla parasti virsma, kur pēc tam tad ir nepieciešams iespējams sadalīt zonās, kā tur zālais ceļš un tam līdzīgi. Un, tad tas process plus mīnus ir automātisks. Citos rīkos būs Civil 3D, citos būs cita veida pieeja.
bet principi ir līdzīgi. Tā, iesim tālāk. Tad bija šodien jautājumi atnāca par diezgan specifiski par Revitu. Viens no tiem bija, kāds ir atšķirības ar Revit pilno versiju un Revit Lite versiju. Tad pilnā versijā atbalsta, tas galvenā atšķirība, ka pilnā versija atbalsta arī citu sadaļu modelēšanu, būvkonstrukcijas, inženieru tīkli, teritorija, ārējie tīkli. Jūs būtībā visu varat uzmodelēt. Visas disciplīnas uzmodelēt pilnajā Revit versijā. Ja Revit Lite tas nav iespējams, viņi vairāk ir orientēti tieši uz arhitektūras daļu. Tur būs vēl visādas nianses attiecībā uz kopdarbu, piemēram, Revit vidē, tas worksets un citas lietas. Es tik detalizēti nezināšu. Tur jālasa ir pietiekuši daudz materiālu, kur, manuprāt, ir rakstīts šis salīdzinājums ar Revit Full un Revit Lite versijām. Šim pašam cilvēkam, kas uzdev šo jautājumu, bija arī citi specifiski jautājumi par Revit. Tos es arī, lai gan Revit es un komanda izmanto ikdienā, bet tik specifiski tur ir jāskatās, ir ļoti daudz materiālu. Revits, ar ko izceļās, ir, kad salīdzinām ar Arhikadu, kad ir ļoti daudz materiālu pieejama apmācības online, kurus var izmantot, lai atrastu būtībā risinājumu jebkurai problēmai. Jā, bet īsāk sakot, Revit Lite var izmantot diezgan veiksmīgi daudzām lietām. Ceļš, ja vajag kaut ko ātri uzmodelēt, viņš ir lēts. Gan Revitam, jebkuram Revitam Autodesk, protams, 30 dienu izmēģināja versiju, pēc tam Revit Lite, ja nemaldos, 80 € mēnesi izmaksā. Tā kā ir tā cena diezgan demokrātiska. Un tur ir iespējams pat vēl lētāk izmantot, ja nepieciešams. Tā, šķiet, tas bija pēdējais jautājums, kas bija iesūtīts pirms tam. Un tagad es varu pāriet pie tiem jautājumiem, ko jūs šobrīd sūtat čatā. Redzu, kad jau ir vairāk jautājumu iesūtītu, tā kā lūdzu droši sūtiet savus jautājumus. Tad tā, es pamēģināšu varbūt jautājumu pārkopēt arī uz lielāku ekrānu, lai redzētu. Tā. Tā, jautājums, kā būs par vienoto datu vidi? Kādi jūs pieredz viedoklis ar Dalux un Katenda? Es minēju, ka es tieši šodien filmēju video par vienotajām datu vidēm. Tās nav vienīgās, kuras izmanto Latvijā. Jā, ir tādas arī kā Trimble Connects, Autodesk Construction Cloud. Konkrētāk par Dalux es varu pakomentēt, par Katenda es neesmu lietojis, līdz ar to nevaru īsti komentēt. Dalux šobrīd ir viena no populārākajām vienotām datu vidēm Eiropā. Tā popularitāte arvien aug, un galvenokārt tas ir saistīts ar to, ka Dalux ir ļoti laba funkcionalitāte tieši būvdarbu un apsaimniekošanas laikā. Viņš ir ļoti stabila programmatūra, salīdzinot ar Trimble Connect, kurš bieži karās. Dalux ļoti tā kā viss notiek diezgan plūstoši. Mīnus ir tāds, ka Dalux viennozīmīgi dārgāks gan par Katendu, gan par Trimble Connect, bet tas, ko mēs redzam, ka lielos projektos Dalux ir tiešām jaudīgs rīks, un ceļšķi tā sasaist ar būvlaukumu, iespēja veidot uzdevumus. Tas ir tas, kas ir Dānijas tirgu bieži saka, ka Dalux par neatņemamu lietu ir, un ka tas ietaupa milzīgi daudz laika būvniekam, un tur viņi pielieto milzīgos projektos visu laiku Dalux. Jā, tā kā Latvijā šobrīd arī arvien populārāks paliek šis rīks. Nesen vēl runāja ar izplatītāju, tā kā arvien vairāk arī pasūtītāji sāk šo rīku lietot. Tā kā neko sliktu pagaidām nevaru pateikt. Jā, par Katendu, diemžēl, viedokli nevaru pateikt. Jā, par Trimble varu. Trimble's lētāks par Dalux, ļoti labi, arī laba funkcionalitāte, diezgan daudz lietas, ko var darīt, bet ir, kā es minēju, būvlaukumu nav ērti izmantot, karās bieži. Bet, jebkurā gadījumā, priekš BIM un nelieliem projektiem, kas varētu būt, nezinu, tur līdz 5000 kvadrātmetri, ļoti, ļoti labs rīks. Protams, ir gan vienkāršāk, gan arī citi rīki. Es minēju Autodesk Construction Cloud, pasaulē vispopulārākā vienotā datu vide, bet viņi ir populāri, tāpēc, ka pasaulē visvairāk lieto Autodesk produktus, un ar Autodesk produktiem viņi strādā labi, ar IVC ne īpaši.
Tā, es redzu, pie reizes vēl Austrija jautā par Morfo. Morfo ir Latvijā izstrādāts risinājums, kas, manuprāt, ir noderīgs nelielos, ļoti mazos projektos ar maziem budžetiem. Viņam ir daudz mazāk funkcijas nekā Trimblā, bet viņš ir arī uz pusi laikam vai pat vairāk lētāks nekā Trimbls. Bet, nu, teiksim, ja jums ir jāizmanto Google Drive vai Morfo, visdrīzāk Morfo būs bišķīt labāks. Nu, piemēram, tur būs tā funkcionalitāte to-do, veidot uzdevumus, ir iespēja apskatīt modeļus un dažādas citas lietas. Tagad tas ir tāds nākamais solis pēc Google Drive vai Dropboxa, bet nu, tādos, kur ir sarežģītas BIM prasības, tur tomēr būtu vēlams izvēlēties nākamās klases, nākamās līmeņa vienotās datu vidas, kā Trimble, Dalux, iespējams arī Katenda. Tā, vēl viens jautājums par vienoto datu vidi. Tuliņās. Pārkopēsim šeit. Viņš ir daudz garš. Okay. Tā, atkal jautājums par vienoto datu vidi. Tātad vienoto datu vidi ir jānodrošina pasūtītājiem vai izpildītājiem. Jautājums ir saistībā ar kiberdrošību. Jaunā regula pašvaldības uzņēmumiem. Proti, piemēram, tiek projektēts slimnīca X, kiberdrošības speciālisti ir pasūtītāja pusē, bet reāli projekts, kamēr nav apmaksāts, ir izpildītāja pusē. Teorētiski slimnīcas X kiberdrošības speciālistam nav pārvaldībā dotie dati, bet tie ietekmēs viņa atbildības zonu kā izpildītāja pusi. Okay, paldies Arnim par jautājumu. Diezgan sarežģīts jautājums. Tā ir taisnība, ka šobrīd BIM projektos vienoto datu vidi var nodrošināt gan pasūtītājs, gan arī izpildītājs. Un, teiksim, atbilstoši, ja mēs skatāmies no likumdošanas viedokļa, teorētiski pasūtītājs kļūst par īpašnieku, piemēram, modeļiem vai projektam tikai tad, kad projekts ir pieņemts un ir parakstīta aktu un visdrīzāk veikta samaksa arī atbilstoši līgumam. Parasti tas tā ir. Līdz ar to pieļauju, ka neatkarīgi, kurā pusē vienotā datu vide ir nodrošināta, kad tie dati pāriet pasūtītāja īpašumā tikai tad, kad projekts ir pabeigts. Kad ir, vai projekta stadija ir pabeigta. Runājot par kiberdrošību, neatkarīgi, es teiktu, neatkarīgi no tā, kurā pusē tiek nodrošināta vienotā datu vide, parūpēties par drošību ir, piemēram, ka kādi modeļi netiek sūtīti uz ārā, ir neiespējami. Protams, ir dažādi iestījumi, ko var regulēt piekļuves tiesības un tam līdzīgi. Ir arī var parakstīt NDA, tos tātad informācijas neizpaušanas paziņojumus, bet tā reāli dabā runājot, ka nav iespējams īsti nodrošināt to, ka tie modeļi kaut kur neaizklīdīs pa labi, pa kreisi, vienalga kādas jums ir procesi ir ieviesti. Bet ir pieejas, kuras var izmantot, bet Latvijā es neesmu redzējis nevienu pasūtītāju, kas kaut ko tādu īstenotu. Es zinu, ārvalstīs tur tie ir lielākie arhitektu biroji pasaulē, kas strādā tur projektos, kā nezinu, tur JP Morgan bankas un tādas, kur ir nepieciešama super augsta drošība. Tur visi dati, visa programmatūra, viss darbs notiek serveros, slēgtos serveros. Tad, tev ir tavs dators, bet uz tavu datoru vispār nekas ar projektu neatrodās, bet tu slēdzies klāt ar virtuālo mašīnu vai citu veidu programmatūru un strādā savu darbu tur. Un tur arī attiecīgi tad ir kaut kādi drošības iestījumi, kas neļauj dalīties datiem. Arī, protams, visu visdrīzāk var apiet, bet tur jau ir iespēja kontrolēt daudz precīzāk. Piemēram, mūsu uzņēmumā mums atrodas serveris datu centrā, kurā ir vairākas šīs virtuālās mašīnas, uz kurām ir saliktas programmatūras. Un, respektīvi, mūsu kolēģiem pašiem uz saviem datoriem nav uzinstalētas šīs programmatūras. Tas ir gan drošības nolūkos, gan no tāda aspekta, ka, piemēram, kaut kas
varbūt var pazust vai tam līdzīgi, jo datu centrā mums ir backupi un mums ir iespēja arī tā kā kontrolēt šīs piekļuves. Nu, gan arī no ērtību viedokļa, kad nav jāatšķirējās un kaut kas jāuzstāda. Mēs iedodam kolēģim datorus, kur ir Windows un pamācību, kā pieslēgties serveriem, un tas arī ir viss, un pārējā visu programmatūra pieejama ir. Un pēc tam jau to programmatūru tur atjauninājums un tam līdzīgas lietas jau dara tas, kas ir atbildīgs par administrēšanu. Līdz ar to jautājums ir komplekss un ir jāskatās, kā to risināt konkrētā projektā, kādas ir prasības. Nu, kā jau minēju, tad tāda pilnīgi droša risinājuma nav. Ir dažādas iespējas, bet jāizstāsta projekta specifika un ko var izdarīt attiecībā uz drošību. Bet, diemžēl es esmu redzējis kritiskās infrastruktūras projektus, kas tiek šēroti pa labi, pa kreisi. Rakstīt, ka Daluksam arī nodrošina šo drošību, bet kādu drošību jūs varat nodrošināt, ja jebkurš var lejupielādēt to failu un aizsūtīt viņu pa labi, pa kreisi. Jā, tā skaitā arī Daluksā jūs varat lejupielādēt modeli un aizsūtīt kaut kur, pēc tam tas aizceļos jau pa pusi pasauli un neviens to nevarēs izkontrolēt. Tā, droši rakstam jautājumus čatā. Tagad pievērsīšos vēl Austras jautājumam, un tad vajadzētu vēl kādu jautājumu, vēl mums ir laiciņš. Tā, vai jūs savai privātmājai arī atjaunojat modeli arī būvniecības laikā, proti, vai ir arī as-built modelis? Minējāt, ka modelējat arī ārējos tīklus, kā ar ārējo tīklu modeļiem būvniecības laikā un pēc būvniecības. Jāsaka, mans mājas projekts bija arī mans pilota projekts pamēģināt visu kaut ko, tā skaitā arī as-built modeļus. Jā, tie tika veidot būvniecības laikā, un tā skaitā arī ārējie tīkli, gan būvniecības laikā, gan pēc būvniecības laika, bet to visu es darīju arī, lai izdarītu secinājumus. Pirmkārt jau, teiksim, daži tādi secinājumi, kas bija. Pirmkārt, lai vai cik projekta fāzē jūs tos modeļus varat uztaisīt skaistus un sakoordinēt visu pēc sadursmēm un tam līdzīgi. Ja kāds atnāks būvlauku un uzbūvēs kaut kā citāda, kaut vai bišķī citādāk, tad tās sevišķi liela jēga nav bijusi. Protams, jūs tā kā zinat, kad ir, ja tādā veidā uzbūvēs, tad točni visam pietiks vieta, bet arī, kad ja citā veidā kaut kā uzbūvēt, tad arī, protams, kad ir iespējas kaut kā vēl mēģināt to situāciju labot. Teiksim, tas, ko es gribēju teikt, kad to, ko bieži runā BIM projektos, ir, kad jāsamēro ir tās BIM prasības projektēšanas fāzē, jo būvdarba laikā notiek pietiekoši daudz izmaiņas, un nav jēga. Mēs vakar bijām vienā objektā, kur pasūtītājs šausmīgs pietika vajag projektēšanas fāzē samodelēt objektu, ko faktiski ražo kā veselu elementu rūpnīcā un atved uz vietas objektā. Un nevar būt, mēs aizgājām objektā, un, protams, kad viņš atšķirās no tā, kas bija projekta fāzē iedots modelis no ražotāja puses. Ja? Bet, teiksim, tika iztērēt laiks to modeli tur veidojot projektēšanas fāzē, bet no tā, teiksim, kāds iegūms bija no tā projektēšanas fāzē? Principā nekāds, tikai varbūt paskatīties kopumā risinājums, bet tur super augsta detalizācija un tam līdzīgi, no tā tiešām nebija jēga. Tā otrā lieta, protams, ir, kad as-built modeļus izveidot. Tas, ko mēs šobrīd testējam uzņēmumā, ir dažādas pieejas, kā fiksēt uzbūvētā informāciju, un ka šobrīd nav tāda super laba workflow, jeb procesa, kas ļauj iegūt ļoti precīzus datus par to, kas ir objektā. Kāds teiks, ka jā, var skenēt, bet skenēšana ir precīza, bet tātad šī 3D uzmērīšana ir varbūt ļoti precīza, bet jūs nekad neieskanēsiet visu informāciju, jo sākās inženiertīku būvēšana ir diezgan liels haoss, un vienu dienu vienā telpā kaut ko uzbūvē, nākamajā dienā tur jau ir uzšūts reģips, un ja tajā brīdī nav bijis veikts skenējums, tad tā informācija vairs nav pieejama, ja vien nelauž vaļā. Tas nozīmē, ka ir kaut kādam procesam jābūt, ja tiešām tas ir tik vajadzīgs.
Nu, un otrs ir, ka skanēšana, protams, ir dārgs prieks, bet tie risinājumi, kas ir pieejami pa vidu, piemēram, papildinātā realitāte vai tas, ko piedāvā arī Daluks, kad ir iespēja skatīties modeļus kopā ar vienā skatā ir modelis, otrā ir skats no kameras dabā. Nu, viņi būs zemes precizitātes. Jūs varat varbūt pateikt, vai elements ir dabā vai nav, bet jūs gribat saprast, piemēram, jums ir prasība tur 5 centimetru precizitāte starp modeli un to elementu dabā. Nu, to nebūs iespējams pārbaudīt, un tur būs pietiekoši daudz problēmas. Bet nu, tad vienmēr ir jāizvērtē, un arī savā mājā es sapratu, ka to ir ļoti jāizvērtē, kas tiešām ir vajadzīgs un par ko jūs esat gatavi maksāt, jo daudzas lietas maksā dārgi. Un kaut kā savai mājai es secināju, ka man lielākā vērtība ir nevis no as-built modeļiem, kurus es laikam atvērs vienu reizi, lai kaut ko pamērītu, bet no informācijas, ko es savācu būvniecības laikā un sastruktūrēju Excelīšos. Ja, un tas, manuprāt, sniedz apsaimniekošanā milzīgu vērtību, ka jums varat ātri atrast, piemēram, jums ir telpa, tur, nezinu, birojas, pastīties, kādas spuldzītes jums tajā birojā. Ja, un jums nav jākāp pa kāpnēm, jāskrūv vērā, jāskatās, kas pa spuldzīti, ja, bet jūs to varat uzreiz pasīties Excelī. To es izmantoju pietiekoši bieži. Ja, strukturēta informācija, vai arī kaut kāda, nezinu, vai krāsu nopirkt, paskatos telpā, kāds krāsas kods, hops, zinu, uzreiz pasūtu, nopērku, un man nav jāmeklē tā informācija, jātērē laiks. Ok, kādi jums vēl ir jautājumi par BIM? Kamēr vēl rakstat, ja pamanīju par tiem ārējiem tīkliem, ārējos tīklus es uzmodelēju, lai saprastu, teiksim, kā tas izskatīsies dabā, kā tas iet kopā varbūt ar žogu un tādām lietām. Vienu reizi man noderēja būvniecības procesā, jo bija kaut kādā brīdī viena aka bija aizrakta ciet un pazudusi, un pēc tam pēc modeļiem es identificēju, kur viņi ir, un pēc tam viņi tur atrada, kad taisīja bruģēšanas darbus. Bet, nu, manai mājai tur tas ārējo tīkla apjoms, tur 5 caurules. Vismaz jāatcerās, ka ārējos tīklus modelēt, nu, tas nav nemaz tik sarežģīti un laikietilpīgi. Tā kā, ja no tā ir vērtība, tad to var izdarīt. Problēma sākās, ja tur jāprasa pievienot kaut kādu informāciju, atribūtu informāciju, nu, tad atkal tas paildzina to procesu, un no tā bieži vien jēga ir diezgan maza. Okay. Tā, gaidu vēl jūsu jautājumus. Ok, Arnis raksta. Mēs pārkopēsim. Ja ēkā ir izstrādāts koku konstrukcija projekts ražošanai, piemēram, SEMA programmatūrā, vai ir obligāta prasība iekļaut tik detalizētu 3D kopējā BIM projekta failā? Nu, tas ir atkarīgs gan no prasībām. Ir projekti, kur pasūtītāji prasa, ka būvniecības stadijā ir jāizstrādā šie KKD vai MKD vai ZKD modeļi. Un tad viņus var iekļaut iekšā projekta failā. Bieži vien ir diezgan vērtīgi šos ražošanas modeļus savietot un apskatīties, kā viņi izskatās gan ar projekta fāzes būvkonstrukciju modeli, gan arī, piemēram, ar citām sadaļām. Mums ir bijuši pāris projekti, kur bija ļoti veiksmīga sadarbība ar ražotājiem, tieši arī koku konstrukcijām. Un tad šos modeļus vilka klāt, pēc tam tika koriģēts inženieru tīkli, piemēram, pielāgot šiem konstrukciju modeļiem, ka tā nav slikta lieta. Un, manuprāt, ceļš savietojot būvniecības laikā tādā veidā var atklāt dažādas kļūdas laicīgāk. Nu, un, protams, jāatcerās, ka tie BK modeļi viennozīmīgi atšķirsies visdrīzāk no tā, kas nāk no ražotnes. Kā arī ceļš ar kaut kādu arhitektūru ir vērts savienot un paskatīties, vai tas viss salīmējas kopā.
Šobrīd ir sevišķi kādreiz, es atceros, tur bija problēmas ar failu formātiem, kā to visu savietot, bet šobrīd jau ar IFC formātu bieži vien tos modeļus var ļoti veiksmīgi salīmēt. Ir arī daudzi ražotāji, kas tajā pašā teklā taisa tos modeļus priekš savām ražošanas iekārtām. Okay. Kādi vēl jautājumi? Droši. Okay. Kādiem vēl jautājums? Ļoti labi. Tā, kāda ir ieteikuma par santehnikas importu BIM modeļos? Parasti ražotāji izveido savas bibliotekas, eksportējot no SolidWorks vai līdzīgām sistēmām, līdz ar to šie objekti ir smagi un faili paliek ļoti lēni. Atkal atkarīgs ir gan no prasībām, gan no tā, kā jūs modeļus pielietosiet. Priekš koordinēšanas vajadzībām bieži nav nepieciešama tik augsta detalizācija, kāda ir pieejama šīm familijas. Arī īstenībā jāskatās, vienmēr ir, ja jums būs 100 vienādas izlietnes, kas ir super augsts detalizētas, vai jums tas modelis nepaliek pārāk smags. Es bieži pasūtītāju prasībās iekļauju kaut kādu prasību attiecībā uz modeļu izmēriem, lai kontrolētu šo. Tie cilvēki, tie biroji vai speciālisti, kas ir jau diezgan pieredzējuši, bieži vien paši labāk uztaisa savu kaut kādu ģimeni, nekā velk no ražotājiem. Tā iemesla dēļ, ka tā nepieciešamība pārstrādāt iespējams tos ražotāju elementus. Tas laiks, kas tiek patērēts, bieži vien ir lielāks nekā uztaisīt kaut ko savu. Piemēram, tie modeļi nāks ar kaut kādu informāciju, tie elementi nāks, kura nav aktuāla vai kur vispār nedrīkst nemaz publicēt, tad tas ir jādzēš ārā. Vai no kaut tā detalizācija, piemēram, arī var kaut kāds modelis, kas ir līdzīgs, bet tomēr nav, un dēļ tā, ka tas elements tiek ielikts, varbūt tiek izdarīti kaut kādi nepareizi pieņēmumi, kas pēc tam var radīt kaut kādas problēmas. Visbiežāk projektēšanas fāzē pieprasa šo LOD 300 detalizāciju, kas vairāk runā par ārējiem gabarītu izmēriem, ka tie ir pareizi, un tas elements viņš ir atpazīstams, bet ka viņš tur ir super detalizēts. Nevienmēr tas ir nepieciešams, bet atkal jāskatās no pielietojuma. Ir pasūtītāji vai attīstītāji, piemēram, kuriem ir nepieciešams ir ļoti agrīnā stadijā izmantot ražošanas detalizācijas modeļus, jo viņi izmanto to informāciju pārdošanai. Es tirgo dzīvokļus, kur tas klientam ir radīta tiek pārliecība, ka tas, ko viņš redz, būs precīzi tas, ko viņš iegūst dabā, kad ies dzīvokli iekšā. Un tad tas notiek jau pirms pat būvdarbiem. Okay. Austrai nākamais jautājums. Jautājums par datu kopām modeļos. Ir dažādi veidi, kā informācija tiek atspoguļota. Kāda ir labā prakse? Labā prakse ir atkarīgs no tā, kā to informāciju pēc tam plānots ir pielietot un kas viņu pielietos. Šobrīd ļoti daudz publiskie pasūtītāji izmanto šīs valsts un īpašuma prasības, bet ir tāda nianse, ka VNI jau vēl nemaz to informāciju tā īsti nav pielietojuši, sākuši pielietot, vai viņiem nav ilgstoši pieredze apsaimniekošanā pielietot informāciju visu tam, ko viņi prasa. Savukārt visi citi publiskie pasūtītāji liekas, ka tā ir labā prakse, viņi to paņem un daudz ar to mocās, bet galu galā vai tiešām tas ir tas, ko izmantos vai neizmantos. Viens ieteikums ir tādi starptautiski standarti kā COBie, piemēram, kas tiek izmantot jau 10 gadu, kuri sākumā vispār tika izmantot bez BIM, pēc tam adaptēti pielietošanai ar BIM. Faktiski tas ir vienkārši Excelis, strukturēts Excelis,
kurā ir apkopota informācija, kas ir nepieciešama priekš apsaimniekošanas. Un, kā es minēju arī savai mājai, kad tas Excel īstenībā ir tik svarīga lieta, kad ar to principā pietiek, lai varētu veiksmīgi veikt šo apsaimniekošanu. Plus tādas standarts kā Kobe, piemēram, ir importējams iekšā dažādās apsaimniekošanas programmatūrās. Tā skaitā arī var importēt Daluxā un tos datus var importēt un daudz kur citur. Līdz ar to tā atbilde ir atkarīgi no tā, ko jūs gribat ar to informāciju darīt. Ja jums vajag iegūt būvapjomus, tad arī noteikti ir kaut kādas lietas, kas ir jāizvirz, bet priekš būvapjomu iegūšanas nevajag tik daudz atribūtus. Vajag nodefinēt, varbūt, kas jums ir vajadzīgs. Tagad dažos projektos es esmu iekļāvis iekšā tādas ļoti, ļoti vienkāršotas prasības atribūtiem, un nav pat prasīts īsti veidot kaut kādas atsevišķas datu kopas, bet ka tā informācija ir jābūt, piemēram, IFC schēmā, piemēram, kad man ir iespēja identificēt, kad ir IFC tips, kas atbilst šim tipam, vai arī IFC materiāls, kas atbilst materiālam un tam līdzīgi. Un, tas ir arī viens trends, kas šobrīd globāli ko cenšas darīt, kad izmantot šo IFC datu schēmu un neradīt kaut kādas jaunas datu kopas, bet tur ir savi trūkumi tādi, ka ne viss ir lietas, kas nav pieejamas tajā datu kopā, kaut kādi atribūti, kas ir nepieciešami, varbūt, un ir kaut kādas manuālas lietas, kas ir jādara. Un nevienmēr tas, kas ir pieejams, ir pietiekoši skaidrs, un to var izmantot tā kā, lai precīzi salāgotu informāciju. Tā kā tas ir jāskatās kopumā. Tas arī bija viens pilotprojekts, ne pilotprojekts, bet projekts, ko mēs veidojām modeļus apsaimniekošanas fāzē, un viens no tādiem secinājumiem būtiskiem bija, ka jums būtu jāzina jau, ar kādu programmatūru jūs apsaimniekosiet savu ēku, lai jūs varētu precīzāk nodefinēt BIM prasības modeļiem un tiem atribūtiem, jo ir dažādas nianses, kas ir programmatūrās, tās pašās vienotajās datu vidēs, kuras, piemēram, lai vai kā jūs gribat, jūs nevarat izdomāt tajā sākotnējā fāzē, nezinot to programmatūras specifiku. Ja? Un tad arī iespējams arī testēt projektēšanas fāzē, vai tas rīks strādā vai nestrādā. Protams, ir arī risks, ka izmantojot konkrētas vienotās datu vidas, un ja tā informācija nav ierakstīta iekšā, piemēram, IFC, ka tā informācija var diezgan viegli pazust. Ok, ir uzdevums, nebet jautājums no Māra. Tā diezgan garš, mēģināšu iekopēt viņu. Tā. Interesē ļoti specifisks uzdevums - sendviču paneļu izklājumu izstrāde. Tātad outputs ir ražojamo paneļu garums, reizes skaits, tabula un montāžai paredzēts izklājums. Pašlaik to daru 2D DVG modelī, tā kā jo gan arī visiem projektiem ir IFC modeļi. Interesējos, vai jūs varat man palīdzēt ar programmatūru un apmācību, lai es varētu paneļu izklājumus taisīt IFC modelī. Pirmkārt, IFC nav IFC modelis. Tā nav programmatūra, kur veido modeļus. Tas nav, tur netiek veidot šajā tas nav autorīks, kā Revits, Arhikāds vai tam līdzīgi. Līdz ar to jāsaprot, ar kādu rīku strādāt. Šobrīd diezgan bieži tā kā Revitā veido arī šos sendviču paneļu izklājumus, arī teklā to var izdarīt. Revitā tas ir bijis tāds piņķerīgāks uzdevums, jo tur nevar izmantot sienu elementu, bet parasti izmanto kaut kādu citu elementu, sīvu iespējams un tādus elementus. Bet tur, piemēram, jau ir pieejams datubāzes no Rukī un no citiem ražotājiem, kurus arī var izmantot, tā kā, lai saliktu tos paneļus un izklājumus. Bet Revitam ir tas plus, ka tur ir šis iespēja programmēt klāt Dynamo rīks, un bieži vien ir iespējams iedot datus, piemēram, ja jums ir zināms paneļu garums, skaits, kaut kāds izklājums, tad ar algoritmu palīdzību ir iespējams automātiski izveidot šos paneļus. Bet tas jau ir tāda padziļināta apmācība gan pašā Revitā, gan Dynamo.
tātad kaut kādā mērā programmēšanā, un tad to var izdarīt. Jā, bet tas ir iespējams. Tos sandviču paneļus pietiekoši daudz projektos modelē. Zinu arī, ka teklā to taisa. Iespējams, teklā tas ir vienkāršāk, bet par teklu tik specifiski es nezināšu. Nekal jautājums ir, kādam nolūkam tas ir vajadzīgs. Ja tas ir vajadzīgs vienkārši vizuāli, tad varbūt pietiek vienkāršākas metodas. Ja tur ir vajadzīgs kaut kas jau vairāk, piemēram, kaut kādā mērā ražošanas vajadzība, varbūt ir kaut kāda cita specifika, kas ir jāņem vērā, ko atbalsta kaut kādi noteikti rīki. Tā, vēl viens rīks, tas ir vēl viens jautājums par rīkiem. Tad iekopēšu šeit. Kas ir domāts ar SIP paneļiem? Kamēr varbūt Pēters uzraksta, paskaidrojas, tā kā nezinu, kas ir SIP, gan teklā, gan revitā struktūrāls izolēts panelis. Okay. Gan vispār neatkarīgi no elementa, gan revitā, gan teklā, jums ir iespēja pieslēgt šos automatizācijas programmēšanas rīkus, Dynamo, Grasshopper un tam līdzīgi, un izveidot dažādu veidu algoritmus, kas ļauj ģenerēt modeļus. Ja. Neatkarīgi vai tie ir paneļi, vai caurules, vai tam līdzīgi. Un bieži vien jau pasaulē, teiksim, mēs runājam par ēkām, tur ir modelēts viss, un arī bieži vien ir pieejami jau gatavi kaut kāda algoritma, lai to varētu izdarīt. Atkal jautājums ir, kam tas ir vajadzīgs. Ja tas ir, tam ir kaut kāds konkrēts nolūks, jā, es uzrakstīšu tos rīkus. Jautājums, kam tas ir vajadzīgs? Ja, kāds ir mērķis? Jo, ja tas ir vajadzīgs tikai vizualizācijai, tas ir viens, ja tas ir vajadzīgs precīzi apjomu ģenerēšanai, varbūt nemaz nevajag paneļus modelēt, varbūt ar kādu citu metodu izmantot. Ja jums ir pieejami tie sienu laukumi, vai ne, pēc kaut kādas citas formulas izreikināt, vai arī kaut kādas citas lietas, kad ir vajadzīgs saprast precīzi, kā tie tur paneļi savienojās un tam līdzīgi. Tad varbūt arī kaut kāds cits mērķis. Piemēram, savai mājai man bija būvnieks prasīja kādā pasīšos, varbūt man ir kāds piemērs, kāds izskatās. Būvnieks prasīja šo fasādes, tur bija fasādes flīzes, un viņš prasīja šo izkārtojumu, kā es gribu. Lai es konkrēti parādu, ko es gribu. Un tas, ko es izdarīju, bija, es vienkārši uzzīmēju uz 3D modeļu, uzzīmēju līnijas, 3D līnijas, un parādīju viņam, kāds ir tas, kādā veidā es gribu, lai tās flīzes saliekās. Un tieši tā viņi arī uzbūvēja. Tā es uz ātro laikam nevaru atrast, kā tā bilde izskatās. Bet, un tur tā pieeja bija tajā pašā revitā, 3D vidē vai ar 2D skatiem sazīmēt līnijas, iedot pēc tam būvniekam šos fasādes skatus ar izmēriem un viss. Un, tur sanāk gan 3D modelis bija izmantots, gan arī vienkārši 2D rīki. Tā kamēr es rakstu, kā sauc tos rīkus, tad droši varat, mums vēl ir laiks dažiem jautājumiem, tā kā droši varat vēl uzdot savus jautājumus. Tādiem uzdevumiem, kā šī algoritmu ģenerēšana šobrīd ļoti palīdz arī mākslīgais intelekts, kad tur gan paskaidro, kā to izdarīt soli pa solim, gan arī uzģenerē kaut kādus šos kodu, ko var izmantot
un teiksim, tas nav kādreiz, ka bija ļoti specifiski vajadzīga šī programmēšanas zināšanas. Tad tagad jau nevienmēr tas ir obligāti. Tā, droši vēl daži jautājumi. Ja jums kaut kas vēl ir neskaidrs par BIM. Kamēr vēl kāds no jums raksta, man bija viens jautājums iesūtīts e-pastā. Tas bija saistīts ar valsts no īpašuma BIM prasībām. Tad bija jautājums, kur var apgūt, kā aizpildīt iepirkuma dokumentāciju. Un, tur uzmanīgi jālasa ir šīs pasūtītāja BIM prasības, kur bieži vien arī ir informācija, kā aizpildīt šīs iepirkuma dokumentācija, kā piemēram kompetences anketu, pirms iepirkumā BIM īstenošanas plānu, pirms norīkojuma BIM īstenošanas plānu un citas lietas, kas tur tiek prasītas. Droši vēl kādu vienu jautājumu varat uzdot. Kurš pirmais? Okay, ir. Austra raksta, ka VNI vairs neizmanto iepirkumos BIM kompetences anketu, pamatojoties uz to, ka pirmskontrakta BIP sniedz vērtīgāku un saturīgāku informāciju. Jā, paldies par komentāru, to es biju dzirdējis, bet ņemot vērā, ka BIM prasības kopē daudzi publiskie pasūtītāji, tad citi ir, kas izmanto šo kompetences anketu. Lai gan mans personīgais viedoklis gan par kompetences anketu, gan par BIM īstenošanas plānu, jebkuram šim dokumentam ir jābūt jākalpo par mērķi iepirkuma stadijā palīdzēt izvēlēties labāko pretendentu. Un ar to domājot, ir tas, ka tas, ko jūs aizpildat, tam būtu kaut kādā veidā jābūt tieši jārezultējās tajā, kad jūs saprotat, kāpēc viens pretendents ir labāks par sliktu. Respektīvi, jūs vienkārši uzrakstīsiet, paprasīsiet kaut ko uzrakstīt un dosiet tā kā punktus par to, ka vienkārši punkts ir aizpildīts, bet nevis par tā saturu, tad tas nekādā veidā nenozīmē, ka tas pretendents ir labāks vai sliktāks. Un tas tāda īsa replika. Ok, mēs esam nonākuši līdz šīs sesijas beigām. Liels paldies par jūsu jautājumiem. Ceru, ka bija noderīgi. Domāju, ka mēs atkārtosim šādu sesiju, ņemot vērā diezgan lielo interesi. Bet droši vien pēc kādiem pāris mēnešiem. Tā kā jūs droši varat gatavot savus jautājumus un tad jau sekot līdz mūsu e-pastiem, kad mēs painformēsim, kad būs nākamais pasākums.